Sveiciens visiem! Atsākam atsauksmes piekdienās rubriku un sākšu es pati pirmā ar atsauksmi tieši video formātā, jo pēc manas atsauksmes jūs pašās beigās atradīsiet arī vēl vienu pielīmētu video no, teiksim, uzņēmējas, ja, tad arī viņai bijusi padomnieks Kazahstānā, tātad prezidentam ļoti ilgus gadus un, attiecīgi, ļoti vieda sieviete, kura pārslēgsies uz veselības jomu. Un jāsaka godīgi, ka man ļoti patīk viņas video, ļoti viņas raidījumi, kuriem sekoju, jo ļoti, ļoti daudz ir viedu informāciju, ja, tad nevis vienkārši no mediķiem, bet kuri jau ir integratīvie mediķi, kuri jau savieno gan klasisko medicīnu zināšanas ar šīm te alternatīvajām. Tas ir arī tuvu man, tāpēc, kad mūsu organisms tomēr nav kaut kāds sadalīts, ja, tad fragmentāli, tomēr visa sistēma strādā vienoti, bet man atsauksme būs par glutationu šonadēļ, ja, kuru es lietoju jau 4 pilnus mēnešus, mana ģimene, un par mūsu atsauksmēm. Es ļoti īsumā izskriešu cauri, lai jūs saprotat, ka viņas ir ļoti daudzpusīga šīs iedarbības no nano izmēra šiem te mazajiem palīgiem mūsu šūnām attīrīt no mega daudz toksīniem, no mega daudz piesārņojumu un atbalstīt, protams, arī mūsu visu orgānu un mūsu orgānu sistēmu funkcijas, kuras jāstrādā, tad ir saliedēti un harmoniski. Tad sākšu ar to, kad es sāku lietot tātad septembra beigās un oktobra jau sākumā dalījos ar jums ar to, ka man notiek procesi. Procesi notika ļoti nepatīkami. Es nestāstīšu detaļās, bet jūs ziniet, ka mums elpceļi tātad ir tie, kuri arī mūsu asinis tātad apgādā ar skābekli un mūsu šūnām vajadzīgs skābeklis. Ja mūsu elpceļi ir kaut kādā veidā tātad tātad apgrūtināti, kā manā gadījumā tās bija sēnītes, plaušās, parazīti un ļoti cietas gļotas, ļoti lielā daudzumā, kaut gan es necietu no nekādiem elpceļu saslimšanām ļoti ilgā laikā, tad man nekā nebija, es neko nejūtu. Tad apgrūtinājumu es pati neizjūtu, bet glutations ir savu funkciju vienu no veids, kad viņš šķaida gļotas, tātad izvada gļotas, kuras ir jau vairāk kā mājvieta sēnītēm un parazītiem. Un tas notika pirmajās 2 nedēļās, tad tā bija viena no kritiskākām varbūt tajā brīdī situācijām, kuras mans organisms, saņemot šo resursu glutationu, bija pieejamu, ja, tad nano izmēri iekapsulētu šķidrumā, kur caur mutes dobumu, caur manām siekalām, tad momentāli, ja, tad nepilnas 2 minūšu laikā nonāk tur, kur viņam vajag un sāk darbu. Sākumā tad es lietoju 1-2 reizes dienā, tad, kad es pārbaudīju, kad man vēl arī toksīnu metālu pacelšies, pārgāju 3 reizes dienā un attiecīgi samazināju 2 nedēļu laikā gan arī uz pusi, ja, tad visus metālus savā organismā, bet tas tāda atkāpe. Un, attiecīgi, es 2 nedēļas jūtu, kā man jāspļauj ārā ļoti cietas, tādas saistošas, ļoti grūti vispār nenorīt, neizspļaut, jā, tad gļotas. Un pat konsultējos ar ārstu. Jo visi labi zina, tātad hidroplazmas pavadoni Krievijā daktari Fļūru, un viņa teica, jā, tev tiek atbrīvots organisms no sēnītēm un ļoti cietām gļotām, kurās parasti mīt sēnītes. Tas nozīmē, ka mūsu plaušās tādā veidā atrodas kaut kādas, mums nelabvēlīgi mikroorganismi. Manā gadījumā tā bija driešām sēnīšu kaut kāda invāzija. Vēlāk es pārbaudīju, jā, tiešām man bija mazinājušies kaut kādi plaušu apgrūtinājumi, kur es vēlāk salīdzināju. Nākamā lieta noteikti var teikt, kad sākās uzlabojumi gan ādas, gan nagu, gan matu kvalitātē. Attiecīgi mati man šobrīd aug ļoti ātri, ļoti daudz mazu matiņu. Arī mans frizieris atzīmē, ka struktūra pati mainīsies ļoti veselīgāki, ļoti tādi jūtamāki ar dzīvību mati, ja, tad, kuriem tas ir aktuāli, noteikti iesaku. Vēl tad varu droši pateikt, kad man bija jau sācis satraukt tādas
fakts, ka no rītiem pieceļoties, ieslēdzot telefonu, redzot kādu svarīgu ziņu, nu, gribās uzreiz izlasīt, un man ir tāds tā kā burti tā šilierējās. Kamēr acis iestrādājās, kamēr acis pamostās, kamēr tātad šī te saraušanās un izplešanās muskulim tā kā iestrādājās, un tad tikai sākās, nu, tāda laba redzēšana. Vai arī bija jāņem brīles, kuras stāvēja jau pie nakts galdiņa. Tagad man tas nav vajadzīgs. No rīta ņem telefonu, lasu uzreiz ziņas, man tad neizplūst šī te bilde un burti. Kas vēl bija? Noteikti saku, kad attīrījās zarnu trakts, sakārtojās, kas arī notika ļoti zīmīgi, kad, nu, es domāju, ka mūsu grupā un sekotāji manēji ir jau ļoti informēta, tad, ka mūsu seja, rokas, ausis, ja, tad pēdas ir kaut kāda projekcija mūsu visam organismam, ja, tad kāda orgāna. Un tad, kad sākās zarnu trakta un tieši reproduktīvās sistēmas, tātad mūsu sieviešu orgānu salabošanās vai uzlabošanās un attīrīšanās, tad man bija tieši šeit viss tādās diezgan nepatīkamās putītēs, ja, tad arī pat iekaisušas tāds bija, bet ļoti palīdzēja tas pats nutrisvišs, kurus vienkārši iepildīja mums tādās mazās, jūs paši zinat, ja, tad pudelītēs no hidroplazmas, ko kādreiz lietojām, ja, un es vienkārši būtu biežāk uz sejas tieši pašu nutrisvišu. Vēl bija interesanti, ka varu atzīmēt tātad ļoti labi, ja, tad gan miegs, gan enerģija uzlabojas, tas jau visiem principā notiekās, un tiem, kuriem interesē varbūt negluži svara samazināšana, bet kuriem interesē apjoma samazināšana, jo par svaru tas ir jūsu rēšana, jūsu kustība, bet pat kundzes gados saka, ka sākot lietot neūmī, tad jūs iegūstat apjomu mazāku. Ja, tad aiziet kaut kas prom, iespējams, vairs nav šie te toksīni aiziet, vairs nav jāglabā tik daudz tauki, ja, organismam, kur viņu konservēt, un attiecīgi arī, protams, aknas darbība uzlabojās, metabolisms un vispārējais, un tiešām apjoms samazinās. Ja, tad cilvēki sūdzās, kad krīt bikses nost, cilvēki sūdzās, kad svārki griežās apkārt, ja, kas agrāk uz vēdriņas smuki esot noguluši, un tā tālāk. Ko es ļoti jūtami varēju redzēt bērnam, manai meitai tad 8,5 gadi, kad mēs sākām arī viņai dot pusīti, ja, no šī te mazā korķīša, tātad tie 10 mililitri profilaktiski pieaugušam, tad es devu 5 pusīti, un neilgā laikā viņai sāka attīrīties no ķīmiskajiem, laikam, attiecīgi medikamentiem, kuri viņai bija pirmajos dzīvības gados, ja, tad dzīves gados ļoti daudz, jo viņa piedzima ar zarnu traktu ārpus sava ķermeņa un bija savas grūtības un, protams, arī medikamenti, sistēmas un vispārējais. Un acīm redzot, viņas ķermenis nespēja izvadīt šos te atlikumus, ja, tad nešķīstošos ķīmiskos elementus, un attiecīgi tad viņai sāka izdalīties ar plaukstām un ādu ļoti smirdīgi, nu, kā lai saka, negluži sviedri, bet tiešām kaut kas nāca ārā. Ļoti smirdēja. Nu, es to nesaku kaut kādā sliktā nozīmē, ja kaut kas ir iekšā un tam ir jātiek ārā, es esmu ļoti pateicīga, ka tas notiek. Un ka organisms ir tik vieds, ka viņš to pats arī izdara, kad mēs iedodam mazu palīdzību viņam. Attiecīgi, šobrīd, kas notiek, kā es jau teicu, ja, tad ir tauku. Tauki ir labs konservants tieši ķīmiskiem elementiem, dažādiem, kuri vairs nav vajadzīgi organismam, viņš viņus nevar izvadīt, ja, viņš viņus iekapsulē. Un tāda lieta ir arī mūsu folikulas, tātad šie te mazie tauku maisiņi pie mūsu matu saknes, un galva diezgan, ja, tad mīl izmantot šīs te mazās tauku maisiņus, tātad iekonservēt kaut ko, kas viņai nav vajadzīgs, lai netraucē mūsu neironos, mūsu galvā un mūsu tātad kognitīvajām spējām, mūsu emocionālai nervu sistēmai un tā tālāk. Tad izskatās, ka šobrīd Martai, kura tad ir 8,5 gadi, caur šīm te folikulām tiešām notiek kaut kāda izgrūšana šobrīd, jo mati burtiski katru otro dienu taukojās. Nu, tātad, ja vakar mēs izmazgājam, šodien vēl būs tīri mati, rītā jau tur būs taukaini mati, ka varam atkal vakarā mazgāt. Lūk, bet es uzticos tātad visiem dabas procesiem un attiecīgi vienkārši ejam biežāk dušā, bet turpinam dzert glutationu. Kas ir uz sportistiem vīriešiem, kuri netic, tātad mans vīrietis ir ļoti īsā laikā visus rekordus savus personīgos pārspējis gan pusmaratonā 21 kapekām, jā, tātad kilometrus gan 10, gan 15, gan 5 kilometros un arī 42 pilnā maratona distancē.
Viņš pats par to brīnās, tāpēc viņam vispār vairs nav jāatgādina, ka jādzer ir neūmī. Ja, tad viņa sasniegumi ir ļoti kāpuši, viņš ir ļoti apmierināts un, protams, uzlabojas šobrīd arī aknas stāvoklis, kas viņam nebija ļoti labā stāvoklī, bet par viņa tātad aknu un to, kas notiek viņa procesos, es jau gatavoju materiālu mazliet tādā kroniskā secībā, bet tad, kad šis process būs arī attīrīšanās, arī ar diētām, ja, ko mēs šobrīd esam uzsākuši priekš viņa atvesaļošanas, un kad būs noslēdzies šis te projekts, ja, tad mana vīrieša aknas atvesaļošana. Lūk, tas īsumā viss, bet tagad lūdzu paskatieties arī aiz mana tātad šī te video atsauksmes, lūdzu paskatieties šo te turpinājumu, jo tur būs par neirotoksīniem, tātad plasmasas ne tikai plasmas, tad vispār nano izmēra mikro piesārņojumu mūsu neironos, mūsu acīs, mūsu ķermenī, un mums vajag šo te glutationu, kurš nano izmēra, tātad šūna molekula var tātad uz sevi paņemt šo te jebkādu smago metālu. Es vakardien ļoti sīki aprakstīju, tātad, ka glutationam ir vairāki veidi, kā viņš šos toksiskos metālus arī, kas izraisa arī onkoloģiju, dažādus kognitīvās spējas, tātad demences, Parkinson, vispārējais, kā viņš paņem un izvada no organismu. Ja, tur ir vesela ķēdīte šo transformāciju un procesu, bet glutations piedalās ļoti daudzās, un es atgādināšu tikai vēlreiz, glutations tātad mūsu organismā pilda vairāk kā 400 funkcijas, tāpēc uzticamies viņam. Un lietojam ikdienā papildinot īpaši, ja jums jau ir 20 plus, pat ne 30 un 40, pat 20 plus. Paldies, un līdz nākamajai piekdienai!